Skaistā ziema šogad radījusi visus priekšnoteikumus, lai īstu popularitātes vilni piedzīvotu distanču slēpošanu. Tradicionālais februāra slēpojums apkārt Talaukstam šodien uzstādījis dalībnieku rekordu. No Vecviebalgas stāsta Zana Penese. Kamēr pieaugušie iesildās pirms veikt 15 km garo trasi apkārt Talauksta ezeram, pirmo reizi Vecpiebalgā notiek īpašs slēpojums pašiem mazākajiem. Jāizbrauc neliels loks, pirms spēkiem mērojas vecāki. Man tētis nopirka slēpes, un tad mēs slēpojām, un tad mēs atbraucām uz šejieni. Mazo slēpotāju bija tik daudz, ka visiem pat medaļu nepietika. Tā būs sacensību rīkotāju mācība nākamajam gadam. 15 km garajā distancē apkārt Talauksta ezeram devās gan bērni, gan tie, kam jau pāri 80 gadiem. Slēpojums apkārt Talaukstam notiek jau 21. reizi, un šogad uzstādīts absolūts rekords. Te uz starta līnijas stājas vairāk nekā 1100 slēpotāju. Tas brīdis ir noticis. Starts ir dots. Un kāds jau šobrīd tās pirmās bija 20. Slēpojums apkārt Talaukstam ir arī ģimenes diena. Ātrākie vīri gaida sievas pie finiša, bet tēvi slēpo blakus dēliem. Mums ir slēpošana iecienīta ģimenē. Daudz slēpojam. Cik gadi tev bija, ka pirmo reizi slēpējumu uzlika? Tētis labāk zināja. 8, 7, 8 gadi. Kad dabūju jau slēpes, tad jau mēģināju pirmos soļus. Tā kā iedzimis no vecā tēva. Ir solis padodās, izturība ir, gribēšana galvenais ir pašam. Bet jūs tad esat nolēmuši tā plecu pie pleca slēpot, vai katrs? Es kā agrāk esmu slēpojis, centīšos kaut kur varbūt, es bišķi no viņiem atraušos, bet viņš ar otru radinieku kopā turēsies. Jā, viņi man apdzīs sapurnost. 15 km esi slēpojis? Tik daudz gluži nē, bet centīšos neslēpot. Varbūt sanāks. Es pagājušajā svētdienā nostartēju Maršlangas 70 km slēpojumā. Vienīgā sieviete no Latvijas. Tā kā šis noteikti ir tikai tāds treniņu brauciens. 25 gadus neesmu slēpojis kopš skolas gadiem. Tagad, neko. It kā treniņi bijuši, redzējis, kā būs. Es pagāju gadu slēpoju, šogad otrā reizi braukšu. Uz Vecpiebalgu sabraukuši slēpotāji no visas Latvijas. Viens no vecākajiem ir 82 gadus vecs. Pagājušo gadu viņš distanci 15 km veica 3 stundās un 10 minūtēs. Gadi iet uz priekšu un meistarība varbūt netiek līdz. Tā kā vispār jau šogad esmu tā vismaz pāris reizes nedēļā slēpojis. Ne tikai ziema, bet arī šie sociāli-ekonomiskie apstākļi. Cilvēki vairs neskrien 3 darba vietās varbūt. No citiem vispār, no tiem, kam nav darba, par tiem negribas runāt. Ja? Bet teiksim, cilvēki, kur ir pārgājuši uz tādu normālu režīmu, viņi domā arī par savu veselību, uzturēšanos svaigā gaisā un arī savā brīvajā laikā paslēpoja. 84. gadā pirmais slēpojums Talaukstam bija vairāk tāds mākslinieku sarīkojums. Tagad pirmajās rindās sacenšas profesionālie sportisti. Tā kā mūsu olimpieši jau devušies uz Kanādu, pirmās vietas iegūst jaunieši. Pēc 40 minūtēm un 17 sekundēm finišē 17 gadus vecais Rināls Kostjukovs. Nebija pārāk grūti. Mēs te dzirdējām, ka atrāvāties jau sākumā no... Jā, kas kā sprinters atrāvos jau pirmajā kalnā. Tad tik bija jāmačī. Kamēr ātrākie sportisti gatavi vēl vienam aplim, izturīgākie vēl trasē. Pa vidu iedzer tēju, lai sasildītos, iekoš pīrādziņu, lai spēks būtu un slēpo tālāk. Ezers tūņā. Ar slēpojumu apkārt Talaukstam tautas klases sports nebūtu nebeidzas. Katru turpmāko sestdienu kādā Latvijas vietā būs sacensības distanču slēpotājiem. Zana Penese, Juris Rītiņš, Latvijas televīzija.